Šorīt pie mums ir ieradies plastikas ķirurgs Ansis Ģīlis, lai vairāk pastāstītu par krūšu palielināšanas operāciju. Labrīt, Ansi! Labrīt! Kā jāsagatavojas operācijai? Vai ir jāveic kādi izmeklējumi, vai jāpārtrauc lietot medikamentus kaut kādus? Pirmkārt, sākums ir pirmā tikšanās, jeb konsultācija ar plastikas ķirurgu, kuras laikā tad tiek noskaidrots, vai vispār operācijai ir jēdzīgs pamatojums, kāda būs šī te operācija, un izejot no tā arī mēs iepazīstamies ar pacientu kopējo veselības stāvokli, un tad arī dodam rekomendācijas, kas ir jādara. Ja ir kādi specifiski medikamenti, viņi var būt jāpārtrauc vai jāpamaina viņu lietošana. Savukārt, kas ietilpst standartā pilnīgi visiem pacientiem, tie ir izmeklējumi, kas ir pirms operācijas. Tas ir krūšu sonogrāfija, tas ir asins analīzes, tas ir urīna analīzes, tā ir elektrokardiogrāma. Esam tādi apmēram tā varētu teikt. Bet kur tiek veikts iegriezums? Padusē, zem krūts vai ap areolu? Un kā tas ietekmē rētas pēc tam? Pirmkārt, ja rētas paliks tajā vietā, kur mēs veiksim šo te iegriezumu, ne visas šīs te vietas ir piemērotas ne visiem pacientiem. Tas ir pirmais. Otrais, protams, ir izteikti visbiežāk grieziens tiek taisīts apakšā zem krūts krokā. Tā ir vieta, kur rēta labi paslēpjās, un tā ir vieta, no kuras šī operācija ir visdrošākā. Ir vislabāk iespējams iepozicionēt implantu, vislabāk iespējams nostiprināt šo te vietu, lai implants nekur neaizslīdētu uz leju. Un mēs arī nepieskaramies krūts dziedzerim tiešā veidā, kas nozīmē, ka mēs neradām tur rētas, neradām nekādus riskus nākotnē, ka būs grūtības ar krūts izmeklēšanām un tā tālāk. Implanti tiek ievietot virs vai zem muskuļa, bet kāda ir atšķirība? Atšķirība ir slānī, vai nu tas ir uzreiz zem dziedzera, vai tas ir vienu slāni dziļāk. Ja šis ir novietojums vienu slāni dziļāk, tad tiek pacelts krūts muskulis augšā, kas nedaudz, bet tomēr spēj ietekmēt krūts muskuļu spēku, kas savukārt var atstāt ietekmi uz tiem cilvēkiem, kas ir, piemēram, profesionāli sportisti vai tenis treneri, kas visu dienu pavada tieši nodarbinot krūšu muskuļus saistībā ar roku kustībām. Un, protams, šis zem dziedzera novietojums, lai arī viņš ir dabiskāks, jo implants kopā ar dziedzeri formē krūti, nevis ir pa vidu vēl kaut kāda struktūra, tas ļoti nelielai pacientu daļai der, jo ir nepieciešams zināms dziedzeraudu daudzums, kas spēs noturēt implantu vietā. Un parasti, ja cilvēks nāk uz krūšu palielināšanas operāciju, tad tas dziedzers nav tik daudz, lai viņš spētu noturēt vēl kaut kādu tilpumu zem sevis. Tad tas vairāk korekcija tikai. Jā. Labi, paldies šorīt par sarunu. Radio Skonto.